lielākā daļa noteikti zina, ka laši nārsto rudenī. Ja? Tas ir oktobra sākums līdz novembra vidum apmēram. Un tad laši ir iznārstojuši, ikri ir apaugļoti, ja? Un sākās šo te ikru inkubāciju. Dabā ikri inkubējās tajās vietās, kas ir nārstojiet, ierašanā toļoši. Savukārt zivju audzētavās inkubējās uz tā saucamiem rāmīšiem. Audzētavā uz vietas atved zivju vaislu, noslauc ikrus, apaugļo. Ikriem ir tendence salipt savā starpā. Tad viņas, lai viņi nesaliptu, viņas atmazgā apmēram stundu ilgi, viņas skalo ūdenī, lai iekšā, lai ārā to ūdeni no bļodas, lai viņi pēc tam nesaliptu. Jo, ja viņi salīp, tad viņi vispār aiziet bojā. Saberot šos ikrus uz rāmīšiem, viņas noliek inkubēties. Pirmās dienas ir ļoti bīstamas vispār priekš kustināšanas, vispār nedrīkst ikrus aiztikt, viņiem pieskarties nedrīkst. Tās saucamās grādu dienas. Pēc tam zivkopji reizi vai divreiz nedēļā atkarībā no nepieciešamības, ja visus tos rāmīšus pārcelā, visas ziemas garumā faktiski. Ja, tas ir novembris, decembris, janvārs, februāris. Nākamais solis ir tāds, kad ikriem parādās saucamā acu stadija. Mēs redzam, ka ikrā ir divi melni punktiņi, ja, kas arī, ja ikra pakastina, tad viņš grozās iekšā. Ja, viņš ir dzīvs tur iekšā. Tas ir laša mazulīts, ja, kuram jau ir redzams acis. Februāra beigas, marta sākums ir tas brīdis, kad viņš šķiļās. Ja. Un viņi parasti šķiļās uz 8. martu. Ja, tas tā pierasts, ja, bet šogad ir drusku siltāks rudens, līdz ar to viņi ir ātrāk pašķīlušies. Un tad, kad viņi ir jau tā kā pašķīlušies, kad ir temperatūra sasniegusi jau to savu laiku, ka viņš var sākt baroties, ja, tad mēs viņu sākam arī barot. Tad no tā laika, kamēr viņš ir kā ikrs, audzētavā viņš pavada līdz izlaišanas brīdī, kamēr mēs izlaižam jau dabīgos mazuļus dabā. Tad tas ir faktiski pusotras gads. Pirms izlaišanas Daugavā mēs viņiem visiem nogriežam taukšpotu, to sauc par iezīmēšanu. Tas tiek darīts tādēļ, lai atšķirtu dabīgos lašus no mākslīgi audzētiem. Daugavā iespējams, ka tas nav tik būtiski, ja, jo vācot daudzus gadus šos te datus par tiem lašiem, kādi ir ienākuši Daugavā. Ja es pareizi atceros, par 4 gadiem viens lasis bija tikai ar taukšpotu. Pārējā viss bija nogrieztām taukšpotām, tas nozīmē, ka tie ir audzētos laši. Principā tiek uzskatīts, ka dabā izdzīvo līdz tam brīdim, kamēr viņš migrē uz jūru, faktiski līdz 2–3%, ne vairāk, tātad no 102 vai 3 gabalu. Audzētavā mēs esam sliktākos gados izdzīvo apmēram 50–55%, labākos ir kaut kur 70–80% iznākums. No sākuma no viena ikra līdz tam, ko mēs izlaižam tālāk upē ārā.